stādīšanu. Iedzīvotājiem ir bieži jautājumi, kurā laikā var stādīt, vai tagad drīkst stādīt, un kā man viņus iestādīt, un kā augsni jāsagatavo, cik dziļi un kas tur ir vajadzīgs. Ja augsne uz vietas dārzā ir smilšaina, tad pietiks ar nedaudz pievienot kūdru skābu, jo šie gan mazie rododendriņi, gan virši ēriks tomēr mīl skābu, vieglu augsni. Jo viņiem es parādīšu, paskatieties, kas te notiek. No podiņa izņemtam augam, jūs redzat saknītes, kādas ir smalki, tā kā matiņi, un viņām neder blīvas augsnes. Šie ir normāli matiņi, kā matiņi tādas saknītes. Un, ja augsne ir blīva, šīs mazās saknītes vienkārši nespēja izspraukties augsnē cauri un veselīgi uzņemt barību no augsnes. Stādīšanas dziļums ir tā kā podiņā. Gan rododendriņiem, gan viršiem ērikiem vēlams stādīt tādā pašā dziļumā, kā viņi jau auguši podiņā ir. Šeit arī tādas pašas saknītes ir kā rododendriem. Ļoti smalkas, ļoti kā matveida. Tādas pavisam smalciņas ir. Augsnes sagatavošana, ja zeme ir mālaina un tāda nevisai auglīga un tāda mitra, tad varētu veidot tādas reljefiņus. Un tais reljefiņos apmēram 20 cm dziļumā ielabot ar kūdru skābu, nedaudz sajaucot ar smilti. Un tad vienkārši augus saliekam. Tas attālums viršiem, tad vajadzētu vismaz kāds 30 cm, 40, jo viņi ar laiku aizaug apmēram pusmetra diametrā aizņemto laukumu. Ar to ir jārēķinās, kad nevar sabiezinātos stādījumos, augi nebūs labāki, būs tikai sliktāk kā skartāk. Ja stādām mālainā augsnē, tad jāskatās ir tas, ja mēs ielabojam kūdru tur un smilšainu augsnīti sajaucot kopā, lai no apkārtnes neizveidotos tā, ka no māla puses satek ūdens un tur iznāk tā kā bļoda, kur ir pilna ar ūdeni. Un slapjā laikā vienkārši augs var noslīgt no tā, ka viņam tur ir lieks mitrums. Tāpēc es iesaku to, ka drusciņu tādu paaugstināt to vietiņu, lai liekais ūdens vienkārši notek. Un arī no māla puses tad netekēs iekšā tik daudz, tas neieplūdīs tas sārmainums, kas rododendriem un viršiem ērikām nav vēlams.